Sveicināti visiem! Mani sauc Valdis Vaišļa, un šodien tad mēģināsim kopīgi rast atbildes uz jautājumu, ko Lāsma jau pieteicis, kā pārdot vairāk e-vidē. Šī gada sākumā kopā ar Gēmijas pētījumu kompāniju mēs veicām klientu aptauju, kur mēs jautājām pircējiem, kāda ir jūsu paradumi iepērkoties internetā, un kopīgi arī šķetinājām to, kāda šī patērētāja uzvedība arī veidojās. Šeit, jūs redzat, slaidā ir vairākas sadaļas, kur mēs mēģinājām kopīgi savilkt to, ko mums arī šajā aptaujā arī pircēji norādīja. Un faktori, kāpēc cilvēki iepērkās internetā, ir vairāki, un, protams, viens no tiem ir zemākas cenas iespējas, jo var salīdzināt ļoti vienkārši, protams, palīdz ietaupīt laiku, jo fiziskajos veikalos mēs zinām, tad laiks tiek patērēts daudz, lai kaut ko spētu atrast to, kas tiešām ir tas īstais un nepieciešamais, un, protams, arī kaut kādas lietas, preces vai pakalpojumi nav arī nemaz pieejami fiziskajos veikalos. Bija interesanti arī redzēt to, ka ir dažādi šķēršļi, kas traucē šo iepirkšanās pieredzi internetā, un kā daži no tiem tika minēti piegādes veids un piegādes laiks. Tātad, iespējams, ne tas īstais, ne tas vajadzīgais, un varbūt ne tajā dienā man atvedīs to preci, tā ka ļoti būtiski ir par to padomāt. Lietotāja profila reģistrācija. Noteikti esat saskārušies ar to, ka, lai pirkumu novestu līdz galam, tad parādās vēl papildus soļi, kas ir iespējams obligāti jāizdara. Protams, tas arī traucē būtiski šo iepirkšanās pieredzi novest līdz galam. Un, protams, arī apmaksas veidi, arī par to parunāsim tālāk uz priekšu. Secinot no tā visa, arī mēs redzam, ka personalizācija ir ļoti būtiska lieta, par ko ir vērts padomāt, gan e-pastu mārketings un, protams, arī tāda reāla laika personalizācija, kas vēl varbūt mūsdienās nav vēl tik bieži novērota internetu veikalos, bet pamazām mēs redzam, ka globāli šāda tendence ir, uz to mēs arī virzamies, un noteikti arī mēs drīzumā redzēsim arī to, ka arī šeit pat arī lokālajos internetu veikalos jau tāda tieša personalizācija parādīsies. Tā kā ir daudz dažādas lietas, pie kurām var piestrādāt, varbūt arī mazliet ejot jau detaļās iekšā, tad pāris tādi būtiskākie punkti, kam tad ir vispār jāpievērš uzmanība, lai internetu veikalu attīstītu jau tādā nākamā līmenī. Ir būtiski zināt savu mērķa auditoriju. Tātad, tas, ko mums internetu veikals sniedz, ļoti vērtīgi, ir daudz dažādi dati dažādos griezumos, kur mēs varam ar šiem datiem ļoti vērtīgi strādāt. Tātad, analizēt klientu uzvedību, uz kurām sadaļām viņi spiež, ko viņi vairāk apmeklē, kas ir viņu vidējais pirkuma gross, un, protams, tam var izmantot arī daudz dažādus rīkus, kas ir pieejami bezmaksas vai maksas versijās, un, protams, tālāk jau mēs varam strādāt ar šo klientu segmentēšanu, kas mums ļauj attiecīgi pielāgot dažādas mārketinga stratēģijas. Optimizēta mājaslapa un lietotāja pieredze. Protams, šis ir ļoti būtiski tam, lai mājaslapā būtu saprotama šī navigācija, lai mājaslapā ātri ielādējas, varbūt neizrauties ar video vai animācijām, varbūt tieši pirmajā lapā, lai lietotājs tiešām saskarās ar to pieredzi, kad man ir šeit viegli ienākt iekšā, es saprotu, kur man jāiet tālāk. Ērta mobilā versija mūsdienās, un tā jau ir tāda standarta prasība, tad mājaslapa ir jābūt pielāgotai mobilajām versijām, jo mēs zinām, ka iepirkšanās internetā vairs nenorit tikai pie laptopiem vai stacionāriem datoriem, tad arī mobilie telefoni tiek izmantoti. Ātrs, saprotams pirkuma process, tad skaidri soļi, kuriem pircējs iet cauri, un, protams, arī ieteikums ir pašam sākotnēji iziet šiem soļiem cauri un saprast, vai man pašam viss ir skaidrs, un vai es kaut kur kādā no šiem soļiem neiesprūstu. Klientu atsauksmes sadaļa, šī ir tāda interesanta lieta, par ko arī ir vērts padomāt, un mājaslapā var ievietot šo klientu atsauksmi sadaļu, kur atsauksmes var atstāt gan par iepirkšanās procesu, gan arī par precēm un pakalpojumiem, jo tas palīdzēs jau nākamajiem klientiem saprast, kādi ir šie soļi vispār ar šo iepirkšanās procesu, vai tas ir vienkārši saprotams, vai arī par konkrēto preci produktu jau tiešām saprotot reāls atsauksmes no iepriekšējiem pircējiem. Digitālā mārketinga stratēģija, tad šeit, protams, ir šie saīsinājumi, kas ir meklējuma rīka optimizācija vai maksa par vienu klikšķi, tad tās tādas jau maksas reklāmas, ko var izmantot
Un būtiski arī pievērst uzmanību manis jau pieminētajam e-pasta mārketingam. Jā, tas joprojām strādā. Liekas, varbūt, kurš ir tiešām tos e-pastus lasa, bet, protams, ir svarīgi saprast, kas ir tas saturs, ko jūs nododat e-pastos, jo būtiski ir nevis tikai sūtīt kaut kādas kampaņu piedāvājumus, kaut kādas reklāma akciju piedāvājumus, bet tiešām iedot kaut kādu vērtīgu saturu par savu internetu veikalu, par savu stratēģiju, par to, kādi jaunumi ir sagaidāmi. Ja? Tā kā tur var ļoti plaši strādāt ar šo. Sociālajiem mēdījiem un satura mārketings, protams, arī mūsdienās neizbēgama prasība. Tātad pievērst uzmanību tam, kādi ir jūsu sociālajie tīkli, ko jūs tur liekat iekšā un cik bieži jūs kaut ko arī atjaunojat. Ja? Jo ir redzēts bieži vien, ka it kā tā sociālā tīkla lapa ir, bet tur nekas īsti nenotiek. Ja? Un tad ir jautājums, liekas, vai uzņēmums vispār eksistē, ja? Un tad ir jāmeklē kaut kādi kontakti, ja? Kā var sasniegt šo uzņēmumu. Ietekmētāju mārketings arī šeit ir būtiski saprast tam, vai konkrētais ietekmētājs palīdzēs jums ar jūsu plānoto mērķi, ja, īstenot šo mārketinga stratēģiju pilnvērtīgi. Jo bieži vien ir tā, ka šis ietekmētājs varbūt kaut kā nesiet kopā ar to uzņēmumu un to tēlu, kas tiek veidots. Datu analīze un nepārtraukta optimizācija, protams, arī ļoti būtiskas lietas. Manis jau pieminētie dati sākumā. Datu ir daudz, un tos var mērīt un analizēt daudz un dažādos veidos. Un tam, protams, ir daudz dažādi rīki pieejami, par kuriem arī parunāsim arī mūsu diskusijas sadaļā noteikti. Mazliet kopsavilkot šo visu, tad padomu veiksmīgam e-komercijas veikalam vispirms izmēģiniet paši un tad īstenojiet. Ja? Jo tiešām būtiski ir saprast, kā strādā mana lapa, cik viegli viņa ir saprotama, vai tā ir pielāgota mobilām ierīcēm un kādas ir integrācijas iespējas, tad, ja man ir jāpieslēdz kādu trešo pušu risinājumi. Kvalitatīvs saturs, kas piesaist, ja, tas arī ir būtiski. Labas fotogrāfijas, video, precīzi saprotami preču apraksti un manis pieminētais arī klienta atsauksmes. Ja, tā kā arī par šīm ir vērts padomāt. Un, protams, arī viegla apmaksa un piegāde. Ja? Tad par apmaksu jau minēju, tad ērti apmaksas veidi, jāpievērš uzmanību tādam standarta apmaksas veidiem, kas ir apmaksa ar karšu datiem, maksājuma ierosināšana, ja mēs to saucam banklink maksājumu, ja? Un arī pēdējā laikā jau populārie e-maki, ja? Apple Pay, Google Pay, mēs redzam, ja, kad arī šīs maksājuma metodas tiek pieprasītas, izmantotas un tieši veicot arī šos pirkumus no mobilajām ierīcēm. Un, protams, arī par piegādes iespējām. Tehnoloģija ietekme ir parādījusies, un šeit mēs redzam daudz dažādas arī tādus globālus trendus. Protams, nevar nepieminēt mākslīgo intelektu un mašīnu mācīšanos e-komercijā. Tas ļauj šo personalizāciju ieviest. Tas, ko es minēju sākumā, liekas, ka šobrīd vēl nav, bet mēs jau ejam uz to un redzam, ka mākslīgais intelekts palīdz izveidot preču aprakstus, sagatavot lapas sadaļas, protams, arī šeit mēs varam arī minēt arī citas tehnoloģiju ietekmes, kā paplašinātā vai virtuālā realitāte. Mēs zinām, ka vairāk uzņēmumi jau ir izlaiduši šīs paplašinātās realitātes brilles, bet mēs vēl viņas neizmantojam. Viņas ir dārgas, varbūt neparocīgas, bet tas noteikti arī kādā brīdī mainīs to pieredzi, kā mēs mājās apsēžamies un veicam šos pirkumus internetā. Un tērzdēšanas roboti, ja, tad eksistē jau kādu laiku, noteikti nav varbūt bijuši tie labākie palīgi, bet arī šeit mākslīgais intelekts ir atnācis, ir sācis izglītot viņus, ja, un viņi palikuši gudrāki. Un arī mēs redzam, ka viņi spēj sniegt tūlītēju atbalstu un arī personalizēt to atbalstu, ja, tā kā arī mazliet jau plašāk spēt atbildēt uz klientu uzdotiem jautājumiem. Un par tādām nākotnes tendencēm e-komercijā, ja, šis vairāk tā arī globāli skatoties, kas arī pamazām nāk pie mums, mūsu reģionā, tad pieminēja to, ka pieaug šie mobilās komercijas apjomi, tātad viss apmaksas metodas, kuras var ātri un ērti izmantot Apple Pay, Google Pay, tātad tās ir būtiski ieviest arī. Ilgspējīga un ētiska iepirkšanās. Ja, mēs zinām, ka fiziskajos veikalos tas jau kādu laiku eksistē. Ja, tad savus iepirkuma maisiņš, ja, mēs varam paši nosvērt, ja ir dažādi koncepti šie veikali. Arī e-komercijā par to pircēji domā, tad jautā, no kurienes nāk preci produkts, ja, vai uzņēmums atbilst ilgspējīgiem principiem. E-komercijas gamifikācija, jā, mums visiem patīk kaut ko laimēt, ja, un šis arī ir viens no veidiem, kā var piesaistīt klientus, ieviest kaut kādas gamifikācijas lietas iekšā, pieņemsim, iegriezt ratu, saņemt bezmaksas piegādi vai atlaid nākamajam pirkumam. Tas arī palīdz liek klientiem atgriezties un veidot to pozitīvo pieredzi.
Ja internetu veikals jau ir gana spējīgs un ir ļoti labi ieskrējis, protams, ir vērts padomāt par piegādes ķēdes un loģistikas risinājumu automatizāciju un sasaisti kopīgi, lai tas jau spēj sarunāties ar internetu veikalu. Daudz dažādu risinājumu, kā to var izdarīt, un, protams, arī tas noteikti palīdzēs optimizēt to internetu veikalu darbību. Autonomās piegādes, roboti, droni. Ar droniem pagaidām mums vēl sūtījums neved. Pagaidām, es uzsvēršu. Bet mēs redzam, ka pašbraucoši roboti jau tepat kaimiņos mums Igaunijā piegādā sūtījumus, tā ka tas nav nekas jauns, tepat tuvu mums ir. Tiešais e-komercija, varbūt, es nezinu, vai joprojām vēl liet televeikalu skatloks pa televīziju, tad mums dažādas preces piedāvāja, ļauj piezvanīt, iegādāties. Šis izstāsts atgriežas, jo Āzijā tiešais e-komercija tagad ir tendence, kur tā saucamie influenceri, ietekmētāji tiešraidē stāsta, rāda preci un ir iespēja viņu iegādāties. Tā kā ļoti interesanti, izskatās, ka arī atnāks pie mums kādā brīdī. Un emocijas iepērkoties, jau minēju šīs paplašinātās realitātes brilles, bet tikpat labi arī parastais dators ar kameru un mikrofonu var kalpot kā palīgs, tam nosakot jau pircēja emocijas tajā brīdī, veicot pirkumu un tādā veidā personalizējot to iepirkšanās pieredzi. Tā kā daudz dažādas interesantas lietas, kam ir vērts pievērst uzmanību. Un šodienas diskusijas laikā, tad mēģināsim atbildēt uz vairākiem jautājumiem, tad, protams, pieskarsimies pircēja iepirkšanās pieredzei, kādas mārketinga stratēģijas ir visefektīvākās, parunāsim arī par konkurentu analīzi un tad arī kopumā, kā tad uzlabot redzamību e-vidē un kādus rīkus izmantot. Un ķersimies klāt pie diskusijas, tad Lāsma jau minēja, tad vēlreiz atgādināšu, ko mēs šodien sarunāsimies. Tad mums piedalīsies nozares eksperts Kārlis Blumentāls no Muzello. Sveiks, Kārli! Sveiki! Brigita Rīpenā, Vērto valdes locekla mārketinga vadītāja. Sveika, Brigita! Sveiki! Un Kārlis Bergmanis, IKT nodaļas vadītājs uzņēmumā Diana. Sveiki! Un tad sāksim ar jautājumu kopīgi jums visiem. Tad, kādi, jūsuprāt, ir tie galvenie izaicinājumi, ar kuriem vispār saskars uzņēmuma e-komercijas jomā? Jā, es šo te esmu apdomājis, un es redzu 3. Pirmais ir lielā konkurence no augstas veiktspējas pārdevējiem platformām tādas kā Amazon, kas var piedāvāt zemāku cenu, lētāku vai bezmaksas piegādi un ātrāku procesu. Tad tas ir viens moments, par ko ir jādomā šī konkurence ar vien augošā. Otra lieta ir pastāvīgas pārmaiņas, kas vienmēr ir izaicinājums, tāpēc nepietiek mums kaut ko izveidot. Visu laiku ir dažādi papildinājumi. Mums bija datu regula pirms kaut kādiem gadiem. Nezinu, cik daudz zina, bet no 25. gada vidus visiem e-veikaliem no noteikta apgrozījuma un darbinieku skaita ir jānodrošina piekļūstamības prasības, tātad, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām varētu izmantot rīkus, kas lasa ekrānu, varētu strādāt bez peles un tam līdzīgi. Un tas ir diezgan liels tehnoloģisks izaicinājums, un daudzi, kas par to uzzinās pēdējā brīdī, viņi vienkārši nevarēs atbilst. Tā kā vēl viens izaicinājums, kas izkrita. Tad mums tagad e-rēķina obligāti tuvojās. Jā. Tā kā tās izmaiņas, kas notiek visu laiku, tas ir izaicinājums, jo visu laiku kaut kas mainās un ir kaut kas jādara. Un trešā lieta ir šī mūžīgā cīņa starp biznesu un IT, ka biznesam ir kaut kas vajadzīgs, un tad tur ar IT šī komunikācija un nevar uztaisīt laicīgi un tam līdzīgi. Tas ir tas, ko mēs kā Muzello platforma cenšamies risināt, izņemt šo daļu ārā, lai tas IT vienkārši viss ir automātiski strādā un nav, bet tās ir liels izaicinājums parastam uzņēmējam, kuram atkal ir jāsazinās ar šo izstrādātāju, jo ir tagad jaunas izmaiņas jāvieš, un tas notiek visu laiku. Un kas var palīdzēt uzņēmējiem varbūt risināt šos jautājumus? Varbūt tu no savas pieredzes var minēt, kā tikt galā ar šiem mūžīgiem jauniem izaicinājumiem, kas nāk, kam sekot līdzi, varbūt kā labāk sagatavoties? Ļoti labs jautājums. Īstenībā manā skatījumā ir jāsako līdzi tendencēm un jālasa informācija un jānoskaidro viss, tāpēc par šīm piekļūstamības prasībām es pats tikai pirms kāda gada uzzināju, bija palaidis jau garām mazliet. Tad pirmkārt jābūt informētam un jāsako līdzi, kas notiek, un otrkārt ļoti būtisks IT nozarē ir ļoti būtisks partneris. Tad vai nu mēs izmantojam platformu, kurai var uzticēties, kur platforma automātiski, kā ir jauns likums vai jauns regulējums, ievieš to visu iekšā un tas viss notiekās, vai arī mums ir jābūt partnerim tādam, kurš ne tikai mums izveidos šo risinājumu, bet ar kuru mēs varam sastrādāties, kurš būs vienmēr gatavs ātri
reaģēt un ātri veikt šīs izmaiņas. Tas ir ļoti, ļoti būtiski, jo tā lielākā bēda, ko es dzirdu no tiem uzņēmējiem, kas individuāls risinājums izvēlās, ka pēc tam, kad jau viss ir izveidots, nav vairs tik ļoti laba šī sadarbība un partneris nav responsīvs, jo viņu vairs neinteresē nelielāka labojuma. Tā kā ļoti būtiski izvēlēties pareizu partneri šajā IT jomā, tad tas ļoti daudz ko atrisina. Kā pārējiem liekas, kas ir tie lielākie izaicinājumi? Es laikam šo trešo punktu pieķeršos. IT atbalsts varētu teikt, jā, jo jūs esat jauni, jūs varat izmantot esošās platformas, jā. Ok, viņām var pielāgoties, bet mēs, piemēram, esam jau 16 gadu tirgu un mēs esam paši veidojuši mājaslapa. Un tas zirnekļa tīkls ir tik liels, ja, kad, ja tu paņem jaunu speciālistu IT, ja, kaut kādā, ka tu esi šajā jomā, ja, jo mūsējs var nezināt, kā to realizēt, nav jau, ka tajā lapā, kur to iebāzt. Un ja mēs ieliekam atkal kaut kādu papildus funkciju, viņš palēlina lapas darbību. Un ja viņš palēlina lapas darbību, tad atkal googlē, ja, SEO viss krīt uz leju. Ja. Mums uzliek šos pienākumus mājaslapai, ja, bet, tas nav balons, ko tu visu laiku vari izstiept bez kaut kādām sekām. Ja? Tas balons kaut kādā mirklī sprākst. Ja? Un tas sprādziens ir, ja? Tas pats nometiens Googlē. Ja? Mēs paši saskārāmies ar šito kaut kādu laikam 2 vai 3 gadu atpakaļ, kad Google ievies jaunas SEO noteikums. Ja? Pēc vecajiem mēs bijām kaut kur zema, ja? Līdz ar to mēs tērējam naudu uz advordiem, ja? Lai mēs būtu kaut kur reitingos. Ja? Mēs pārtaisam visu mājaslapu, jo kādam ir ienācis prātā, ja? Ka teikums ir jāraksta, pieņems ar izsaukums zīmi, nevis ar komatu. Ja? Un tas ir mums ir pluss, kad es pati ar to nodarbojos, bet ja man par šo, kur man ir vairāk kā 1000 preces, ir jāmaksā kādam cilvēkam, lai šis SEO būtu, ok, ja, tās ir drausmīgas izmaksas. Un es saku, un nākamais ir tas, kad mājaslapas darbība ar katru šādu inovāciju salēnina un salēninās. Ja? Un arī, vai jums baigi patikt, ka jūs iet mājaslapā un griežās, jūs gaidat, ja? Jūs pārslēdzat lapu, griežās, bet tas uzņēmējs neko nevar izdarīt, jo viņam ir jāiebāž tajā lapā viss, ko kāds ir izdomājis. Ja? Tas ir mums tas lielākais izaicinājums, piebāzta mājaslapa ar neko. Ja? Kārli? Es piekritīšu jau iepriekšējiem kolēģiem, jo tās jau ir tās arī pamatlietas, ja? Kurās šī sistēmas pielāgošana, partneris, vispār kādu sistēmu izvēlēties. Tāda bieži vien mēs redzam ir pamat problēma, ar ko saskarās. Kā jau minēja, iesāk, uztaisa kaut ko un pēc tam netiek vairāk līdzi. E-komercijā katru dienu kā izaicinājums, jo arī regulas, jauni nosacījumi, likuma izmaiņas, vispārējais, un vispār tirgus kopējās prasības un klientu prasības. Un tām visām ir visu laiku jāiet līdzi. Jā, tas, ko es minēju arī prezentēšanas laikā, tāda konstanta uzlabojuma optimizācija, tas praktiski visu laiku caurvijās tieši e-komercijas biznesam. Par lietotāju pieredzi jautājums, tad Kārli, tev Mozello ir pazīstama kā mājaslapa izstrādes platforma. Kā jūs nodrošināt, lai jūsu klienti saņemtu labu lietotāju pieredzi savos e-veikalos un kā tas arī ietekmē viņu pārdošanas rezultātus? Jā, Mozello ir, es teiktu, nevis mājaslapu izveidas, bet jau vairāk kā e-komercijas platforma ar galveno domu dot iespēju ikvienam uzņēmējam bez tehniskām un īpašām zināšanām izveidot savu e-veikalu ātri un viegli. Tātad būtiski, ka šī platforma ir pieejama ikvienam neprofesionālim un iesācējam. Tātad tas, ko mēs gribam, lai arī šis rezultāts, kas viņiem izveidojās, šis izveidotais e-veikals ir pietiekami funkcionāls, pietiekami atbilstošs visām prasībām. Tātad mums ir iespēja izveidot produktu katalogu, kategorijas, grozs, iepirkšanās process, atsauksmes, var izmantot SEO, var pieslēgt apmaksas metodes un piegādes veidus. Un ir ļoti daudz šī funkcionalitāte, bet tā būs viena varbūt maza tā kā pretruna pirmā, bet tas, ka mums ir šis instruments un rīks, tas nenozīmē, ka viss automātiski ir labi un skaisti. Tāpēc, ka tā pretrunīgā lieta, ko es pateikšu, ka tai tehnoloģijai vai pašam rīkam ir ļoti ierobežota loma. Protams, tur visam ir jāstrādā un visam ir labi, bet šī loma ir ierobežota tāpēc, ka mēs nevaram piespiest, lai šis pārdevējs
Jā, mēs varam uztaisīt sistēmu, kas ļauj viņam ielādēt kvalitatīvas bildes neierobežotā skaitā. Mēs nevaram piespiest, ka viņš izveido skaistas kvalitatīvas produktu bildes. Mēs nevaram piespiest, te jau gāja runa par aprakstiem. Mēs nevaram viņam automātiski uzģenerēt aprakstus, kas atbilstu SEO prasībām un kas būtu iedvesmojoši un aprakstoši. Tātad produkta prezentācija lielā mērā ir pārdevēja rokās. Jā, kurš varbūt izmanto kādu aģentūru, un tur mēs varam runāt par kvalitāti, bet, kā tu brīdi teica, principā, ja grib augstākajā kvalitātē, tad ar mīlestību jāpieiet katram teikumam un katrai šai te produkta bildei. Un tas ir darba apjoms, kas ir pārdevēja pusē. Tāpatās šīs te piegādes un apmaksas iespējas mēs varam izveidot platformu, mēs esam izveidojuši, kur bez programmēšanas un bez konfigurēšanas var pieslēgt jebkuru populārāko piegādes tīklu vai apmaksas veidu, bet atkal, vai pārdevējs izvēlēsies piedāvāt saviem klientiem šo funkcionalitāti, vai viņš noslēgs līgumu ar banku par elektroniskajiem maksājumiem, vai viņš noslēgs līgumu ar piegādātājiem, vai viņš noklās visus pakomātu tīklus. To mēs nevaram nodrošināt. Tas ir pārdevēja kompetencē. Un tāpat šis te ātrums, jā, tu minēji, tev bija ļoti laba prezentācija, man liekas, tas nozadzis no manis, tāpēc, ka tā ir tā pati, kuras izmantoju principā visās konferencēs, bet bija runa par ātrdarbību. Un jā, atkal mēs varam piedāvāt sistēmu, kur ir varbūt šis te, neskatoties uz visu, kas ir ieķeksēts un saķeksēts, kur ir šis te ātrums. Mozelo ir viena no labākajiem, ja ne labākais ātrdarbības rādītājs visos ielādes testos, bet mums jau gribās runāt par šo te kopējo ātrumu pasūtījumu apstrādē. Un mēs, kā platforma, varam nodrošināt tehnisko ātrumu un stabilitāti, bet mēs nevaram nodrošināt, ka pārdevējs ātri atbildēs uz klientu pieprasījumiem, ka viņš ātri apstrādās pasūtījumus un ka šīs te piegādes process, visu un apstrādes būs pietiekoši ātrs. Tāpēc atkal tas ir moments, kas ir pārdevēja kompetencē. Tāpēc šeit ir tāda pretruna. No vienas puses ir ļoti svarīgs šis IT risinājums, bet parasti lielākajā daļā gadījumu mums jau ir labs IT risinājums, kas atbilst mobilajām prasībām, visam pārējām, bet tieši pietrūkst šī te iesaiste no pārdevēja, jo cik mums nav bijis, kā mēs skatāmies interneta veikalā, gribam kaut ko nopirkt sev, nav tur tās bildes, nevar saprast, kāds tas produkts, vai nav apraksts, vai pasarga Dievs ir situācija, daži no lielākajiem interneta veikaliem Latvijā. Tu ieliec grozā, izej šo te checkout procesu, un tad tev parādās, ar jums sazināsies menedžeris, izskatīs jūsu pasūtījumu un tā tālāk. Respektīvi, tehnoloģija ir tikai maza daļa no tā visa. Paša pārdevēja iesaiste un šī te viss pārējais īstenībā tā ir lielākā daļa. Un, kā jau Brigita teica, tā mīlestība ir vajadzīga katram tekstam, katrai bildei, katrai detaļai, jo tieši visas šīs lietas darīt labā kvalitātē, tur varbūt ir tā panākuma atslēga. Ne tik ļoti kādu rīku es paņēmu, vai es ieliku laimes ratu, vai vēl kaut ko. Nē, tas ir patiesībā savādāk. Jā, tu ļoti labi iedari šos piemērus. Jā, lūdzu. Vēl tā, ja jūs veidojat mājaslapu, tad noteikti padomājiet, kādā veidā jūs atspoguļosiet, ka prece nav pieejama. Vai, piemēram, jūs ir 10 vienības smaržu pudelītes, ja, un viņas beidzās, vai jūs to manuāli slēgsiet ārā, ja, vai jums būs sasaist ar kaut kādu noliktavas programmu. Tas ir klupšanas akmens, tad, kad jūs paņemat kaut kādu tūli, ja, kas it kā ir baigi lētā mājaslapas izstrāde un tā tālāk, un jūs, šito es nevaru pielikt. Un jūs jau esat ieguldījuši kaut kādas līdzekļus, ja. Tur jums pasaka, tur jau uzreiz sāk jūs kutināt, ja? Tur 1000 jūs esat samaksājis, kur tad jūs liksieties, jūs piemaksāsiet vēl tur 500, ja? Jo, vai tad jūs maksāsiet no jauna, ja? Tās ir lietas, ko jums uzreiz vajag saprast, pirms jūs veidojat mājaslapu. Kas ir tas, kas jums tajā mājaslapā ir vajadzīgs? Es domāju, ka Amazon ir ļoti labs piemērs. Ieiet, apskatīties, ko jūs no viņa gribat, un vislabāk izstrādātājiem parādīt, gribu šo. Bet tā apakša ir, mums pašai tas bija klupšanas akmenis, kā atspogļot, mēs paši ilgi manuāli, ja, delete, ja, spiedām. Tas ir tas, ko vajag domāt. Ko jūs gribat no šīs lapas? Un tad jūs varat izvēlēties, vai jūs paši taisat, vai izvēlaties jau gatavas. Jā, mazliet vēl pakavēsimies tomēr par to tehnisko pusi, par IT. Jautājums Kārlim, kas tālāk no manis, tad
Vēlreiz atgriežoties pie tiem galveniem IT izaicinājumiem, ar kuriem tad saskars uzņēmumi, kas vēlas ieviest savu e-komercijas platformu. Kas ir tie klupšanas akmeņi? Pamatā jau pirmais ir tā vispār platformas izvēle. Vai tas būs šis pielāgotais risinājums vai kāds no gataviem Mozello. Kolēģis teica par to, ka tur ātrdarbībā nav problēmas un vēl kaut kāds, bet ļoti bieži var redzēt, pieņemsim pielāgotajos risinājumos. Klientam ir mājaslapas uzturētājs, viņš izdomājis, grib e-komercijas platformu, un uzturētājs saka, es jau tur varu to uztaisīt. Un uztaisīt šo e-komercijas platformu, tāda pirmajā formā tur ir, bet tā ilgtspējība, attīstība tiek bremzēta, viņš netiek vairāk līdzi, un tā ir tāda viena no baigām problēmām, tāpēc uzskatu, ka pirmais svarīgākais ir šī platformas izvēle, saprast to ilgtspējību. Ja? Kāds tev tie plāni nākotnē, un lai tev nesāk šī tehnoloģija ļoti bremzēt. Brigita aizķēra nākošo tēmu jau par integrāciju. Manuprāt, tā ir arī liels klupšanas akmens, un mēs pie tā ļoti cītīgi piestrādājām, lai būtu saintegrēts ar noliktavas uzskaites sistēmu, ar loģistikas sistēmu, ar grāmatvedības sistēmu un iespējams visām pārējām sistēmām, lai izveidot šo sistēmu tādu, kad, principā, pats no sevis viss notiekās. Ja? Un it īpaši vēl, kā piemēram mums pamattirdzniecības kanāls līdz e-komercijas ieviešanai ir veikala māja un dārzam, fiziskās tirdzniecības vietas, un nākot šī e-komercijai klāt, lai viņa nebūtu tāda apgrūtinājums, tāds slogs baigais, un lai nesāktu veidoties šī plaisa, ko minēja, kad šī plaisa starp datiem un dubultās datu pārvades un vispārējais. Tāda integrācija un, protams, viss šī procesa optimizācija, kur ikdienā un kur ir ļoti liela iesaiste vispār visai kopējai komandai, un komandai tāda padziļināta izpratne par to, kāpēc mums vajag šo e-komerciju. Un ja jau ir kaut kāds biznesa šī klātienes tirdzniecība, pienākot e-komercijai, mēs saprotam to, šeit vajag pilnīgi savādākus datus, precīzākus, labākus, ar mīlestību vai vēl kaut kāds. Un mums vajag kvalitatīvākas bildes, ko varbūt tiešsaistē nevajag. Un tās ir tādas ieviešanā, man liekas, tādi svarīgi punkti, kuriem jāiet cauri. Super. Mums ir labs ieviests risinājums, tehniski darbojās, varam optimizēt un viss ļoti burvīgi strādā. Bet kā tad pārdot vairāk e-vidē? Brigita, kādas ir efektīvākās mārketinga stratēģijas, ko tad mēs varam izmantot, lai piesaistītu pircējus? Es laikam teikšu, visefektīgākais ir tas, par ko tu vismazāk esi samaksājis. Mēs tā kā sākām biznesu, pamatā es tieši liku tādu mega laiku tieši SEO, ja, jo tas ir tas, ka tu esi augšā Google un tu par to maksā neko. Rezultātā tas mums ir ar to, ka mēs arī Austrālijā pārdodam tikai ar SEO. Ja, tas ir tiešām, kam vajadzētu pievērst uzmanību. Tas prasa ļoti daudz laika. Es ieteiktu nevienam no malas nedod šo, jo tie teksti ir tādi traļi vaļi. Ja? Vēl sliktāk ir, ja jūs iedodat tulkot tulkam, kā mums, piemēram, kā mēs iedodam igauņu tulkam, mēs samaksājam par tulkojumu, ieliekam mājaslapā, ja, un es skatos, kad sociālās tīklos parādās tāda nieva par tekstiem, ja, tur kaut kāda tāda ņirdziņa, ja, un tas viņiem prasa, saku, kur ir problēma, ja, tulkojums vienkārši atžgārns, ja, es jau to nevaru izkontrolēt, ja, tāpēc jums vajag, piemēram, ja jūs gribat tulkot, tad jums vajag to nacionāli, ja, šajā valodā, nevis tulkotāji, ja, un SEO, es jums varu tiešām pateikt, SEO Vācija, Zviedrija, tā pati Austrālija, Somija, praktiski Eiropa ir mūsu tikai ar SEO. Ja? Jo, ja jūs gribēsiet maksāt par to, tad atslēgas vārdi ārpus Latvijas ir ļoti dārgi. Ja? Un tad atkarībā, ko jūs tirgojat, vai tas atmaksājas vai ne, tāpēc arī sāku, ja? Kad vislabākais mārketings ir tas, par ko jūs vismazāk samaksājat. Pieskārāties arī tai e-pasta mārketingam. Esmu dažādi izmēģinājis, kas strādā, kas nē, ja, tur ieskaitot blogus un padomus un tā tālāk. Cilvēkam nav laika lasīt, viņš iet TikTokā, viņš noklausās ātri video un aiziet.
Tāpēc esmu palikusi pie tā, ka arī e-pasta mārketingu es kā remārketingu izmantoju. Piemēram, cilvēks ir bijis lapā, ja viņš ieliek kaut ko grozā, viņš aiziet, un es viņam saku, hei, tu aizmirsi kaut ko, ja, varbūt tu gribi pabeigt to pirkumu. Ja. Tas ir ne tikai tagad e-pasta mārketings, tas ir sekojums, ja, jo mēs visām reklāmām apakšā liekam pikseļus. Tas ir tā kā kodiņš, ja, ko mēs tālāk ieliekam analītikā, ja, un mēs varam izvērtēt, ja, kas strādā, kas nestrādā. Jo es saku, katra kustība maksā naudu. Ja? Tas mums ir jāatcerās, un tas tālāk uz cenu attiecās. Un tas pats pikseļus mēs saliekam mājaslapā iekšā. Ja cilvēks ir bijis mājaslapā, viņš nav pabeidzis pirkumu, ja ir puse groza izdarīts, ja viss mums viņš parādās, mēs viņam tip-top kaut kur pakaļ. Vai viņš ir Facebookā, ja, vai viņš ir kaut kādā citā vietā un tā tālāk. Protams, ka tas nedaudz apgrūtina nekā agrā bija, ja, kad ir viss šitās datu aizsardzības un cilvēks pasaka, nē, es negribu kukijus un tā tālāk, ja tu visus nevar vairs aizsniegt. Tur ir, diemžēl, analītika nevar par visiem dabūt. Sevišķi tas ir ārzemēs redzams. Vācijā mums ir ļoti maz datu, ja, jo praktiski pasaka, nē, kukijiem. Ja. Tā sekošana, tā ir visefektīvākā, cik esmu pārliecinājusies. Ja. AdWords. AdWords ir triki, tīri tāda saspēle ar konkurentu. Ja? Jo mūsu gadījumā mums AdWords nevajadzētu, ja? Bet ļoti daudz izmanto Averto vārdu kā atslēgas vārdu. Ja? Un, vienkārši visu laiku ir topā, un mums ir jāliek pat atslēgas vārds Averto, ja? Lai mēs būtu topā, lai tie konkurenti uz mūsu lauriem, ja? Nepelnītu naudu. Bet vislabākais, tāpat kā SEO taisīt tādu pamatīgi, ja, tāpat arī uzticamību. Ja. Tāpēc, ka neviens mārketings nepalīdzēs vai viņš nevar izsist no līdzsvara, ja jūs esat uzticams, ja, jūs nemānat klientu, ja, jums mājaslapā viss ir kārtībā, mums 16 gadu laikā mēs tā arī neesam ieviesuši, kad ir jāreģistrējās. Ja. Tas ir tikai tādai, lai cilvēkam ir ērti. Ja. Jā, protams, ja mēs skatāmies no remārketinga puses, ja, baigi forši, viņš iečakojās, viņš ielogojās, mums ir visi viņa dati, ja, mēs tālāk viņam varam sekot, ja. Bet mēs viņam pirmkārt laiku atņemam, ja, ko mēs nevēlamies. Ja. Tas ir arī reklāmā, mēs vienmēr esam uzlikuši kaut kādu robežu, ja, cik ilgi es tev drīkstu sekot. Ja, jo es vienreiz paklausīju aģentūrai, ja, ka viņi saka, davai, tur, močījām pakaļ. Ja. Bija ļoti daudz negatīvas atsauksmes no klientiem, jo klientam nepatīk, ka tu visu laiku viņam var, kā zirdziņš. Ja. Jums patīk, ja jums bērns visu laiku no pakaļ staigā. Ja. Arī sagurtu. Ja. Tie ir tādi pamati. Ja. Un par ietekmeļiem, kā saka Elīna. Ja. Šeit es jums teiktu, esiet uzmanīgi. Pati uzkāpu uz šiem grābekļiem. Cilvēks man atsūta datus par savu TikTok analītiku. Ja, man tur ir miljons skatījumi, man tur ir tik daudz sekotāja, man tur ir pie video tur tik daudz tie skatījumi un tā tālāk. Ja. Un līdz ar to man viens video maksā tik un tik. Pirmkārt, nospraudiet spēles robežas, paprasiet, vai jūs savā video liksiet mūsu logo, ko nedarīja, jo man pēc tam pārmet, kā es esmu gatavotājs, nevis reklamētājs, ja? Bet es par reklāmu maksāju. Ja? Nākamais, šie skatījumi, tie, kas ir pie bultiņām, viņi nozīmē neko. Tad, kad jums atsūta šos skatījumus, pasakiet, lai jums atsūta pilnībā analītika, kur jūs redzat, cik ir pilns video skatījums un cik ir vidējais skatījums sekundes. Un tas ir tas, kas jums parāda, cik tad tas cilvēks ir interesants. Ja mēs zinām, ka nopērk to pašu auditoriju, ja, ir kaut kas, kas, piemēram, TikTokā aiziet. Arī mums tā ir, ja, mums ir tur 300 skatījumi, ja, un pēkšņi 45,000. Ja. Tagad man ar tie zēni, kas taisa, mēs tur baigi krūtie, ja, mums ir 45,000. Pasties, cik tev ilgi viņu skatās, ja, 4 sekundes. Pasties, kas tajā video bija 4 sekundes, nekas. Un tie 45,000 pie būtiņas, viņi nozīmē neko. Tāpēc esiet uzmanīgi ar šiem ietekmētājiem, jo viņi ļoti bieži grib barterus kaut kādus un tā tālāk. Ja, viņa naudas ar mazas neprasa pret to bildi, ko viņi tev parāda, jo viņi taču ir baigi krutie. Ja. Šeit esam uzmanīgi, jo viņi tik daudz neatnes, cik viņi paprasa. Tas bija mans nelaimīgais gadījums. Ja, noteikti ir arī veiksmīgi stāsti, ja, bet analīze, izpētiet analīzi, un tad jūs arī sapratīsiet, jā vai nē. Akcijas atlaižu kuponi mēs neizmantojam, jo mūsu uzcenojums nav tik liels, lai mēs varētu mētāties ar atlaidēm. Ja? Tas ir, mārketingā tas ir tāds bums, ja? Bet mēs to nekad neesam izmantojuši, jo mēs jau pamatā liekam cenu, lai klientam viņa ir laba, ja? Nevis tur uzliekam kosmosu un pēc tam, mēs krutiet 50% nolaidām. Tā.
Jā, ļoti daudz dažādu vērtīgu ieteikumu no pieredzes arī vērsti. Tā kā vēl īsi varbūt par tādu IT lomu uzņēmumu stratēģijā, Kārli, kas ir uzņēmumi, kas darbojas savas nišas tirgu, piemēram, neliels bērnu mēbeļu ražošanas uzņēmums. Vai IT loma kā un cik ir būtiska? Kritiski svarīgi, es domāju, un būtiski, jo, pirms tāds mazs nišas uzņēmumam, varbūt tur pat strādā viens darbinieks, kas ir mēbeļu uzņēmums, viņš tur ražo un viņš ir galvenieks. Un tad tās mūsdienu iespējas, kādas ir platforma, mēs ātri varam dabūt gatavu, mēs varam ātri izlikt savu produktu un viņu pārdot. Jā, ļoti būtiski, jā. Tā tad ir vērts padomāt, vai kurā brīdī varbūt ir nepieciešams savs IT cilvēks, vai arī, protams, sadarboties ar kādu jau esošu IT kompāniju, kas var palīdzēt. Tādam mazam uzņēmumam noteikti ir ārēji pakalpojumu sniedzēji un ļoti daudz, ko pats var izdarīt. Un ja mēs vēl aizķeram tēmu, ko aizķēra mākslīgais intelekts un vēl, tad, piemēram, tās iespējas šodien, es paņemu telefonu, es varu pārvaldīt savu saturu, likt kvalitatīvus bildus, uztaisīt mākslīgo saturu, es domāju, piemēram, nosaukumu, aprakstus, tulkojumus. To viss es varu izdarīt no mobilā telefona. Un principā visai pasaulē izlikt savu preci tirgošanā. Jā, mums laiks iet strauji uz priekšu arī, un man liekas, par šo tēmu runāt daudz un dikti, jo tiešām šo leņķu un jautājumu ir diezgan daudz. Bet varbūt arī tuvojoties mūsu diskusijas noslēgumam, varbūt jūs katrs varētu arī iedot tādu īsu kopsavilkumu tam, ko mēs šodien esam pārunājuši, varbūt vēl arī no savas praktiskās pieredzes, kāda ir tā svarīgākā mācība, ko jūs minētu citiem uzņēmumiem e-komercijas jomā, un kas ir tas, kas varētu palīdzēt tiešām pārdot vairāk un kā gūt panākumu šajā mainīgā vidē. Varbūt, Kārli, sāksim ar tevi. Jā, man tradicionāli patīk teikt, ka nav vienas šīs te zelta maģiskās panākumu atslēgas, ka mēs šo te vienu lietu darīsim, tad viss, tad tas būs tas galvenais. Manā skatījumā šo te panākumu atslēgu viņa sastāv no daudzām komponentēm, un tā galvenā doma būtu darīt visas atsevišķās lietas labā kvalitātē. Tātad IT risinājums, kam var uzticēties, kas būs ilgtspējīgs, saturs, produktu prezentācija, kas ir ļoti svarīgi, kvalitatīvi bildes, teksti, viss pārējais, kvalitatīva informācija, piegādes iespējas, lai ir nosaktas visas, lai nesanāk tā, kā cilvēks nopērk pie konkurentiem. Gluži vienkārši tāpēc, ka konkurenti piedāvā šo te vai Omnivu vai DPD pakomātu, kas viņam tuvāk pie mājām. Jā. Tad piegāde apmaksas iespējas, vai var samaksāt uzreiz ar karti, ar banklinku, vai ir Apple Pay un šis te viss, tas pats tālāk arī SEO ar mīlestību pie tekstiem un visam saturam, vai mēs izmantojam mārketinga rīkus, vai mēs izmantojam analītiku. Respektīvi, tanī brīdī, ka mēs varēsim atbildēt uz šiem te jautājumiem, vai mūsu produktu prezentācija ir labāka kā konkurentam, vai mēs piedāvājam vismaz tikpat labas, ja ne vairāk piegādes iespējas, vismaz tikpat labas, ja ne vairāk apmaksas iespējas, vai mūsu SEO ir tādā pašā vai augstākā līmenī un viss pārējais, tad varbūt ir tas moments, kad ir šī kopējā kvalitāte, jo tā maģija, kad tiek pārdots vairāk, jā, varbūt vēsturiski kapitālismā tas ir bijis zemākā cena, bet mūsdienās tas vairs tā nav. Līdz ar to veiksmīgāk ir šie te veikali, kas pievērš uzmanību visiem aspektiem, un varbūt pat nevajag būt čempionam tur ar kaut kādu vislielāko inovāciju. Mēs te runājām tur par droniem, mākslīgajiem intelektiem, ratiem, kurus var uzgriezt vēl kaut ko. Jā, tas viss ir labi tanī brīdī, kā mums viss pārējais ir izdarīts. Bet paskatāmies uz reāliem internetu veikaliem, ir ļoti daudz darba parasti, ko sakārtot pārējās visās sfērās. Un, man liekas, tā veiksmes atslēga vienkārši darīt visas lietas pietiekami labā kvalitātē, un tad maģiski mēs būsim ļoti labs e-komercijas veikals. Es gribētu vēl piebilst, cenai ir nozīme. Kaut vai koka mājas, tirgo tilī, tralī pa visu Facebooku un, diemžēl, pērk, un pēc tam mēs lasām šīs atsauksmes. Pieminēja atsauksmes mēģinām savākt no visām malām un koncentrējamies uz negatīvām atsauksmēm, jo tās ir visvērtīgākās, ja, ko mēs neesam padomājuši un tā tālāk, ja, vai kaut vai bildi nepareizi esam ielikuši. Ja.
sākam, ja mēs nezinām cenu, sākam salīdzināt LV, kur pirkt. Iemetam uzreiz iekšā, mēs uzreiz redzam savus konkurentus, mēs redzam viņu cenas un saprotam, vai mēs varam tirgū piedalīties vai nē. Jo jūs varat būt vienalga, cik perfekts, bet ja tā cena būs kaut vai mājiņai 10 eiro ir dārgāka, ja, viņu nopērk no rallī firmas, un tu vari izstiepties, cik tu labs vari būt. Ja. Jo mums, piemēram, mēs atstājām tā kā cenu normālu vēl uzcenojumu, ja, lai nav sev kājās nezāģētu, ja, un mēs uzlikām 50 eiro piegāde, un viņa nestrādā, tāpēc, ka salīdzinājumā LV neredz šo 50 eiro piegādi. Ja, viņi redz zemāko cenu, tā pirmā vietā, ja, tas ir tieši tāpat kā Google, ja, kas ir pirmā vietā, to var izmanto. Un salīdzinājumā LV, kur nedaudz ir mazā, bet salīdzinājumā LV praktiski Google vienmēr ir augšā, ja meklē Google kaut kādā meklētājā. Ja? Tāpēc cenai ir nozīme. Un par rīkiem vēl gribu ieteikt, tagad ir jauns rīks WhatsApp marketings, kuram apakšā var saslēgt dažādus intelektuālos īpašumus, vai kā viņš tur sauc, ja, kur viņš pat izvelk no mājaslapas atbildi klientam. Ja. Līdz ar to jūs samazināt cilvēku resursus, ja, jums ir automātiski un jums ir kvalitatīvi. Ja. Par šo ir vērts padomāt, jo mēs čatu izmantojām. Mēs tagad strādājam pie tā e-pasta mārketinga, lai viņu attīstītu, bet čatā ir tas, kad nepaliek šī informācija klientam. Jā, viņš kaut kad pačatoja un tā tālāk. WhatsApp mārketingā viņam paliek telefonā šī informācija, ko tu esi devis, jā, un līdz ar to tā sasaist, tu esi tuvāk jau arī tam klientam. Un tas, kad sestdien, svētdien tu nestrādā, bet mākslīgais intelekts atbild šim cilvēkam korekti atbildes no tavas mājaslapas, tam arī ir jēga šobrīd pievērst uzmanību. Jā. Es joprojām par integrāciju un par to sistēmu, jo ir ļoti būtiski par to, lai mums tā sistēma ir pareiza un lai tas nebremzētu un lai mēs būtu gatavi pilnveidot, inovēt un attīstīties un lai sistēma nekādā veidā to mums nebremzētu. Tas ir tāds pamatu lieta, ko noteikti. Neesam bremzes. Jā. Un skatāmies mākslīgā intelekta virzienā, jo ļoti daudz iespējas, jau pieminēt tos pašus čatus, jā, un chatboti un vēl tik daudz lietu ir, ko var izmantot. Jāmēģina un jāizmanto. Jā, ļoti interesanti. Diemžēl mūsu diskusijas laiks ir beidzies, bet paldies par jūsu vērtīgiem ieskatiem un pieredzi. Ļoti vērtīgi, bet es ceru, ka arī daudz klātesošie pierakstīja, piefiksēja daudzas lietas un ieteikumus, un esmu pārliecināts, ka arī mūsu saruna iedvesmos arī uzņēmums kļūt radošiem un meklēt jaunus risinājumus, kā tad pārdot vairāk e-vidē. Paldies, uz tikšanos citās sarunās. Paldies.